Labdien, un esiet sveicināti trešā moduļa nodarbībās, kuras būs veltītas strateģiskai plānošanai. Paskatīsimies uz tās metodēm un ieviešanas instrumentiem. Un no 5 nodarbībām pirmā, ar kuru mēs šodien sākam, ir veltīta strateģiskās plānošanas attīstībai. Kā ir radies koncepts, kāpēc tas ir joprojām tik noturīgs un kā tas nodrošina izaugsmi. Šajā nodarbībā mēs apskatīsim 3 galvenās tēmas. Paskatīsimies no tāda etimoloģiskā, jeb vārda izcelsmes skatu punkta, ko nozīmē stratēģija, no kurienes tā ir radusies. Tā mums sniegs tādu noturīgu un skaidru izpratni, kāpēc stratēģija ir tāda, kāda mēs to saprotam. Otrā tēma būs par stratēģisko plānošanu kā biznesa attīstības rīku, kā tas ir radies, kā tas ir attīstījies vēlreiz. Un trešā tēma par stratēģiskās nozīmes izrāvienu un vispārējo paplašināšanos tādā sabiedrības pārvaldībā. Ja mēs ļoti bieži un daudz kur dzirdam šo vārdu strateģiskais, kas tiek pielietots kā sinonīms ļoti svarīgam. Iedziļināsimies, kāpēc tā tas ir un ko tas nozīmē. Tātad pirmās nodarbības pirmā tēma par stratēģijas vārda un tā skaitā arī koncepta etimoloģisko izcelsmi, no kurienes tas ir radies un kā ir nokļuvis līdz tam, kādu mēs šodien to izmantojam. Vārds stratēģija ir radies no grieķu valodas, sastāv no 2 daļām – stratos un agos, kuri nozīmē stratos kā armija un agos vadība. Ja te varat sajust salīdzinājumu, teiksim, no angļu management, ja manos agos, arī cilvēku vadība. Tad stratos agos kopā veido vārdu stratēģija un sākotnēji ir izveidojusies kā militāras kustības, jeb kara vadīšanas māksla, kara vadīšana. Ja, to pielietoja tad militārajā progresā, lai rūpīgi izplānotu kara vadības stratēģiju, tālāk arī taktiku. Savukārt, un mēs stratēģiju mūsdienās lietojam ļoti bieži kopā ar plānošanu, ja šis process stratēģiskā plānošana. Un paskatīsimies arī uz vārdu plāns. Tas savukārt ir radies no franču, kurš savukārt radies no latīņu plāne, kā plakans. Principā to izmantoja apzīmējot kā plakanu virsmu, uz kuras liek skici vai zīmējumu. Nu, tā arī tad varētu salikt šo kopā, tātad stratēģiskā vadība, stratos agos un stratēģiskā plānošana, kā stratēģijas uzlikšana uz papīra. Bet veids, kādā mēs mūsdienās saprotam šo stratēģisko plānošanu kā biznesa vadības rīku, ir radies principā tikai no pagājušā gadsimta 50. gadiem, un ļoti strauji ir attīstījies. Ja, tas parādīja, kā bizness, pielietojot stratēģiskās plānošanas manieres, var attīstīties. Un tā mēs viņu izmantojam vēl šodien. Daži būtiski apsvērumi, ko ir vērts apdomāt un atcerēties pie stratēģijas un stratēģiskās plānošanas, ir, ka plānošana ir analīzes process, ja šis sadalīšana sīkākās vienībās, lai pēc tam to atkal liktu kopā, jeb sintezētu uz lielāku bildi. Stratēģija ir šīs plānošanas rezultāts, tomēr pati stratēģija nav mērķis, tas nav gals. Pamata būtībā, no kurienes rodas pievienotā vērtība un izaugsme, ir šis plānošanas process, kuram mēs arī pievērsīsim lielāku uzmanību tālāk šajā nodarbībā un pārējās moduļu nodarbībās. Pāriesim pie otrās tēmas – stratēģiskā plānošana kā biznesa attīstības instruments. Stratēģiskā plānošana kā biznesa attīstības instruments, kā jau es minēju, radās pagājušā gadsimta 50. gados, kad 4 tādi, ko sauc par stratēģiskās vadības teorijas tēviem, zinātnieki un praktiķi no Eiropas un ASV izstrādāja šo stratēģiskās vadības teoriju. Bet ir, manuprāt, svarīgi, ko es arī vēlos parādīt šajā salīdzinoši pilnajā slaidā, ka tā stratēģiskā plānošana kā organizācijas pārvaldības instruments sekoja iepriekšējām metodēm, kas liecina par to, ka mēs arī redzam, ka šodien attīstās tālāk un vēl vairāk attīstīsies arī nākotnē. Proti, līdz stratēģiskās plānošanas un stratēģiskās vadības teorijai organizācija pārvaldība balstījās tā saucamajā klasiskajā pārvaldības modelī, ja birokrātiskajā pārvaldībā, kas bija pilnīgi atbilstoši savam laikam, lai arī vārds birokrātija mūsdienās ir ar negatīvu konotāciju. Un stratēģiskā plānošana papildināja un vietām arī mainīja šo pārvaldības modeli.
lielā mērā strateģiskā plānošana kā organizācijas attīstības modelis sāka fokusēties uz organizācijas efektivitāti un klientu orientāciju. Un kā mēs redzam šajā tādā laika līnijā, kā es esmu te iezīmējis, ka šīs organizācijas pārvaldības metodes arī mainās tālāk mūsdienās un mainīsies arī vēl tālāk. Ja? Un mēs jau redzam, strateģiskās plānošanas pielietojums jaunu uzņēmumos var mazliet atšķirties nekā lielās organizācijās. Tā skaitā arī sociālajā uzņēmējdarbībā, kuru mēs paskatīsimies tālāk. Pamatbūtība ir saprast, ka strateģiskā plānošana nav gadsimtu sens instruments, bet salīdzinoši nesens, un ir daļa no tāda kopējās attīstības dinamikas organizāciju pārvaldībā. Un nodarbības trešajā tēmā aplūkosim, kā strateģiskās vadības un strateģiskās plānošanas pieeja kopš pagājušā gadsimta vidus ir ļoti strauji, es teiktu, mainījusies, bet saglabājusi savus fundamentālos elementus arī mūsdienās, bet cik plaši tiek pielietota mūsdienu gan organizāciju, uzņēmumu un kopējā sabiedrības pārvaldībā. Tātad mūsdienās strateģiskā koncepta izrāviena pieeja mēs redzam, varētu pateikt, pilnīgi visās jomās, par kurām varam iedomāties. Ja, sākot ar parastiem pat vārdiem valodas lietojumā, strateģiskā plānošana vadība jau minējām, ja, bet strateģisko lēmumu pieņemšana, strateģiskā partnerība, strateģiskās investīcijas, strateģiskā domāšana, strateģiskā komunikācija, strateģiskā analīze, vīzija, veidošana, inovācija, strateģiskais finansējums, strateģiskās ieinteresētās puses un vēl neskaitāmi daudz, ja, kur šo vārdu lieto. Un tas parāda to, ka strateģiskā vadība un strateģiskā plānošana kā sākotnēji biznesa vadības instruments tiek pielietots gan publiskajā pārvaldē, gan caur to parāda šajā salīdzinoši jaunajā jomā sociālā uzņēmējdarbība, kas nebija īpaši aktuāla, vēl nebija īpaši zināma 50. gados, kad izgudroja strateģisko plānošanu. Ja, šī attīstība parāda, ka instruments ir pielietojams daudzos pārvaldības procesos, un lai arī bieži jau tiek lietots pat kaut kur jau liktos, ka pa daudz, bet der atcerēties, ko tā stratēģija nozīmē. Tātad stratos agos, ja, šī vadības māksla, un ka tie nav tikai vārdi vai terminoloģija, tie ir faktiski publiskajā pārvaldē politikas plānošanas dokumenti, privātajā uzņēmējdarbībā biznesa procesi, veids, kādā tiek analizēti un izstrādāti un vērtēti šie biznesa procesi, tie ir aktuāli darbi, ja mēs zinām, ka ir labi, ja darbinieki ir iesaistīti uzņēmumu kopējā darbības kultūrā, strateģiskajā vadībā, zina, kādu nozīmi viena vai otra cilvēka darbs ieņem kopējā organizācijas darbībā. Ja, tā ir šī faktiskā apzināšanās un uztvere par to, ka katrs elements organizācijā ir novērtēts, radīts ar efektivitātes nolūkiem un veicina strateģisko elementu sasniegšanu, un par šiem elementiem mēs arī pastīsimies tālākajās nodarbībās. Pie šī straujā un ļoti plašā stratēģijas izrāviena, kad stratēģija sākotnēji no viena privāta biznesa sektora, ja, attīstības jomas, tiek pielietots daudzās pārvaldības jomās, gan publiskajā, tā skaitā publiskajā sektorā, rodas jautājums. Manuprāt, ir vērtīgi pie šī jautājuma mazliet apstāties un katram apdomāt, kāpēc laikā, kad viss ļoti strauji un šķiet ļoti arī būtiski mainās, kāpēc stratēģija kā attīstības instruments ir palicis nemainīgs pēdējos, tūlīt jau vairāk kā 70 gadus. Un atbilde slēpjas tajā, ka stratēģijā ir iekodēta spēja pielāgoties izmaiņām un mainīties pašam. Stratēģija ietver ilgtermiņa vīziju, kura ir nemainīga misija, kāpēc mēs eksistējam uz šīs pasaules, un šī vīzija iet cauri izmaiņām, kuras notiek socioekonomikā. Noteiktā mērā varētu teikt, ka tā ir notikuma paredzēšana. Stratēģiskā vadība ietver iespējamos riskus, kas var iestāties, un rīcību, kā riskus mazināt vai no tiem izvairīties. Stratēģija arī palīdz resursu sadalē, atbildot uz ekonomikas pamatbūtības jautājumu, kā ar ierobežotiem resursiem apmierināt neierobežotās vajadzības un vēlmes.
Un tā ietver nepārtrauktu mācīšanos un attīstību. Atceraties, sākumā minēju, ka stratēģija nav gala rezultāts. Stratēģijas lielākā pievienotā vērtība ir šajā nepārtrauktajā plānošanas un attīstības procesā. Šīs nodarbības praktiskajā zināšanu nostiprināšanas daļā es aicinu jūs apdomāt un faktiski sev mēģināt atbildēt uz šiem 4 jautājumiem. Pārējās nodarbībās būs arī citi praktiski uzdevumi. Tātad no šīs īsās nodarbības mēģiniet atbildēt uz šādiem jautājumiem. Vai strateģiskā plānošana kā attīstības instruments ir palikusi tikai privātajā sektorā? Vai spējat identificēt, ka tā parādās arī kaut kur citur? Vai jūsuprāt strateģiskā plānošana dažos gadījumos ir iespējams nenovērtēta, netiek izmantot vai savukārt pārvērtēta, kur viņa ir lieka, kur varētu vienkārši rīkoties? Mēģiniet identificēt konkrētus gadījumus. Kādēļ jūsuprāt strateģiskās plānošanas koncepts ir saglabājusies salīdzinoši stabila tik daudzu citu sociālo-ekonomisku izmaiņu laikā? Un pēdējais jautājums, kurus jūs aicinu praktiski apdomāt, ir, vai esat manījuši stratēģiskā koncepta jēdziena izmaiņas un kādi varētu būt termini, kas varētu tikt lietot tālāk nākotnē. Piemēram, mēs zinām Eiropas Savienības zaļais kurs, ja nevis zaļā stratēģija, citas darba kārtības, ceļveži, ceļakartes, iniciatīvas projekti. Kādi jūsuprāt ir atšķirība un kāpēc veidojās izmaiņas terminoloģijā? Un pirmās nodarbības noslēgumā atkārtosim dažas galvenās atziņas, kuras apguvām šajā nodarbībā. Tātad strateģiskā plānošana un vadība kā vārda izcelsme nāk no grieķu stratos agos, kas sākotnēji bija saistīts ar kara vadīšanas mākslu, kuru strateģiskās vadības teorijas izstrādātāji pārņēma uz privātā biznesa attīstību. Mūsdienu versijā tā radās pagājušā gadsimta vidū, 50. gados, un pamatā sākotnēji bija vērsta uz privāto sektoru. Tas savukārt radīja, ja šī orientēšanās uz klientu radīja spiedienu arī pret valsti, un strateģiskā plānošana veicināja arī izmaiņas publiskajā sektorā, un arī publiskajā sektorā sāka izmantot strateģiskās plānošanas pieeju. Mūsdienās mēs redzam, ka strateģiskais izrāviens ir visās vadības un pārvaldības jomās, tiek ļoti plaši un daudz lietots, bet stratēģijas būtība pie visām citām izmaiņām ir palikusi salīdzinoši nemainīga, jo tā ietver spēju mainīties līdzi laikam, paredzēt riskus un augt un attīstīties. Un vēlreiz, stratēģija nav gala rezultāts, stratēģijas galvenā vērtība ir šajā nepārtrauktajā plānošanā un attīstībā.